kopt ādu ceļojuma laikā, vai kādus produktus es ieteiktu paņemt līdzi? Attīrīšanai es ieteiktu ņemt līdzi no Yellow Rose mitrinošo toniku un pieniņu. No rīta es iesaku attīrīt ar mitrinošo toniku, vakarā es iesaku ādu attīrīt ar mitrinošo pieniņu. Tad noteikti es ieteiktu ņemt līdzi acu kremu, jo āda ap acīm ir jūtīga un plāna, un to noteikti ir jāizsargā. Acu kremu es ieteiktu no Dr. Šramek High Perfection. Arī iesaku serumu no Skinderma Extra Ageless. Viņš ļoti labi mitrina ādu. Tas ir ļoti vērtīgi siltajās zemēs. Iesaku paņemt līdzi arī aloe vera gēlu no Yellow Rose. Tas ir pēc sauļošanās, lai nomierinātu sejas ādu. Kā arī pēc tam, kad āda ir attīrīta, ir uzlikts acu krems, es iesaku likt kremu ar SPF. Ir divi veidi sejas kremi. Viens ir sausākai ādai, viens ir taukainākai ādai. Tad ir jāizvērtē, kādai ādai jums ir nepieciešams. Abi divi kremi ir ar SPF 15 līdz 20 minūtes pirms mēs izējam ārā saulē, uzklāt aizsargājošo saules kremu. SPF kremu noteikti ir jāatkārto ik pēc 2 stundām. Obligāti ir nepieciešams krems uz nakti. Es ieteiktu no Dr. Šramek. Ir ļoti labs krems, kas atjauno sejas ādu nakts laikā. Ir ļoti svarīgi arī uzklāt sejas kremu uz nakti, lai āda atjaunotos. Iesaku noteikti arī ceļojumā paņemt līdzi mistu no Yellow Rose, lai dienas laikā atsvaidzinātu ādu. Šis ir tas Hyaluronic Face Mist. Ja atrodamies siltajās zemēs ilgāk par nedēļu, tad reiz nedēļā es iesaku uzlikt masku, mitrinošu masku.